Nu ko, esam gatavi Double Game Weekam? Sveiki! Šodien, kā parasti, Filips ar jums, un mēs parunāsim mūsu klasisko rubriku pirkt, pārdot, paturēt un izvairīties, kā arī apspriedīsim kapteiņu izvēli, nedaudz jauninājumus par insaidiem un nobeigums. Īsumā arī par iepriekšējo tūri bija ļoti daudzi Himars cienīgi trāpījumi. Kopīgi mēs uzminējām ap 80% prognožu, tāpēc nedēļa bija diezgan veiksmīga. Galvenie trāpījumi, protams, bija Ņūkāslas aizsargi. Tripjērs parādīja, kāpēc viņš maksā 6,5 miljonus. Botmans budžeta izvēle ļoti daudz punktu. Šēram paveicās nedaudz mazāk, bet toties arī 6 punkti. Viduslīnijā labs diferenciāls Pedru Netu, maksimālais punktu skaits. Tāpat arī cilvēki, kas paturēja Fernandešu, izbaudīja šo brīnišķīgo pasaules klases golu. Man bija tiešām prieks skatīties, kā šis spēlētājs atnes punktus. Netrāpījām ar Brentfordas spēlētājiem, kas ir Vārtsargs un Buemo. Buemo bija labas iespējas, bet tomēr tas nebija atkarīgs no viņa. Viņa partneris nerealizēja šo piespēli, bet, diemžēl, tikai 1 punkts. Tātad galvenie vārtsargi, ko mums vajadzētu nopirkt. Tas varētu būt Pikfords, ja jūs gribat spēlēt ilglaicīgi. Varbūt arī Areola, ja jums vēl nav Areola, bet Areola ir praktiski visiem. Bet, ja jūs gribat diferenciālu vārtsargu, izskatiet Burnley un Lutonas kandidātus. Respektīvi Traffords un Kaminskis. Aizsardzībā, ja jums vēl nav kāds no Ņūkāslas, viennozīmīgi Botmans, Tripjērs un Šērs ir labākie kandidāti. Kā mēs redzējām, ļoti labi nospīdēja iepriekšējā nedēļā. Bet, ja jūs gribat būt ar nedaudz savādāku viedokli, tad es jums ieteiktu aizsargus no Lutonas. Tas būtu Caboret un Bells. Diezgan labs Double Game Weeks un arī pietiekami atšķirīgi diferenciāļi. Viduslīnijā kā standarta izvēle būtu Sons, bet, ja jūs gribat kaut ko īpašu, Burnley Kalēšo. Šis cilvēks ļoti nomocīja Manchester United aizsardzību, konkrēti Delotu, un es domāju, ar tādu ātrumu un vēlmi virzīties uz priekšu, viņam būs panākumi Double Game Weekā. Un, protams, ja jūs esat Lutonas mednieks, tad es jums ieteiktu Djukurē. Smailītē tas būtu Moris, izpilda pendeles, ir Double Game Weeks. Ļoti daudziem cilvēkiem viņš ir jau sagatavots uz soliņa, bet tā ir laba izvēle, ja jūs meklējat Smailes uzbrucēju. Un, ja jūs esat Lutonas mednieks, tad labākā izvēle Smailē ir Dominiks Calverts-Lewins. Spēlētāji, no kuriem jums varētu izvairīties, sāksim ar vārtsargiem. Tas būtu Sā, kam spēle ir pret Manchester City, un Vicario, kuriem spēle pret Liverpoolu, un vispār kopumā ļoti daudz apskatnieku, kas sola mums rezultatīvu spēli. Kā arī loģiski būtu izvairīties no Tottenhamas aizsargiem. Viduslīnijā šobrīd ir satraumēti Saka un Madisons. Ja jūs plānojat wildcardu uz tuvāko nākotni, tad es atbrīvotos no Sakas, jo tur savainojums ir nedaudz nopietnāks nekā Madisonam. Bet Madisons, viņš var gan būt, gan nebūt. Daudzi viedokļi dalās, bet es liecos, ka šis spēlētājs tomēr spēlēs pret Liverpoolu. Priekšā es izvairītos no Kunhas Wolverhampton Wanderers uzbrucējas. Spēle pret Manchester City nebūs viegli. Spēlētāji, ko jums vajadzētu paturēt? Ļoti daudz mēs redzam spēlētāju pārdošanu gan no aizsardzības līnijas, gan no vides līnijas, gan priekšā. Daudzi cilvēki neiztur un nesagaida solītos punktus un cenšas šos spēlētājus pārdot. Bet es nebūtu tā steidzies. Vārtos es būtu tomēr paturējis Sonānu un Flekenu. Aizsardzībā, protams, ļoti daudz atbrīvojos no Chilwella, un tam ir iemesls. Šis spēlētājs otro spēli pēc kārtas nesāk pamatsastāvā. Bet ziniet, ko skatoties spēli un nesekojot tikai statistikai, mēs redzam, ka Chilwells ļoti aktīvi piedalās uzbrukumā. Viņiem bija 100% izgājiens 1-1, ko viņš nav realizējis. Šobrīd Gusto ir traumējies. Manuprāt, Chilwellam būtu jāsāk pamatsastāvā, un kalendārs ir arī labvēlīgs, un
es domāju, ka viņam beidzot jāatnes kādus punktus. Viduslīnijā es tomēr būtu paturējis Mbeumo, Rashfordu un Sterlingu, jo šiem uzbrucējiem katrā spēlē ir daudz momenti, bet treneri ieraugot, ka šie spēlētāji nenes punktus, ļoti steidzās viņus pārdot un notiek arī cenas kritums, kas rada ķēdes reakciju. Smailē noteikti paturēt vēl Alvaresu un visu, jo Alvaresam nepaveicās tikai tāpēc, ka Rodri tika noraidīts. Līdz ar to Peps veica rotāciju, nostiprināja viduslīniju. Es domāju, ka viņš noteikti sāks savu spēli pamatsastāvā pret Vilkiem un iedos arī kādus attacking returnus. Spēlētāji, ko jums vajadzētu pārdot? Tas ir Ramsdēls, Raja ir šobrīd Arsenāls numur 1. Aizsardzībā tas ir Gusto, kurš dēļ sarkanās kartītes izlaiž spēles. Tāpat ir Rodri vai Rodrigo. Un Smailē Džeksons dēļ 5 dzeltenām kartītēm arī izlaidīs spēli. Šobrīd par kapteiņu izvēli. Pirmajā vietā, es domāju, tas nav noslēpts, ka joprojām ir Haalands. Otrajā vietā ļoti daudzi prognozē rezultatīvu Salahu, jo spēle Liverpoola pret Tottenhamu būs ļoti skatāma un rezultatīva. Tāpēc izskatiet arī, ja jūs gribat diferenciālu kapteini, varat arī riskēt un kapteiņot Salahu. Un, protams, priekš ekstremāliem cilvēkiem kapteinis Morris ar double game weeku, kurš izpilda pendeles, kurš labi spēlēja Smailē, arī ir laba izvēle. Un tagad par mūsu minilīgas uzvarētāju. Patriks Brūns ar komandu Velnciems un ar masīviem 103 punktiem. Šim kungam nospēlēja pilnībā visas pozīcijas. Kapteini šoreiz neizvēlējās kā diferenciāli, tas bija Haalands, tā bija otrā vājākā izvēle, bet Estupinians, Trippiers, Edersons, Saka, Fodens, Fernandes, Madisons, Morris priekšā. Tiešām cienīga pirmā vieta, viena no labākajām nedēļām, ko es esmu šobrīd redzējis. Apsveicu tevi, Patrik! Un nobeigumā, protams, aicinu jums abonēt kanālu, izteikt savu viedokli komentāros, konstruktīvu kritika. Vienmēr esmu pateicīgs par kaut ko tādu un centīšos atbildēt uz jebkuru jūsu uzdoto jautājumu par kādu spēlētāju vai komandu vai kādu insaidu. Diemžēl es nevaru visu apvienot vienā video, tāpēc nekautrēties un jautājiet komentāros. Paldies! Filips bija kopā ar jums. Tiksimies nākamnedēļ! Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru! To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.